Nē, nu sveiki, nu labrītiņš no rītiņš šai skaistajā rītiņā. Nu ko, nu, otrā sērija. Kādu vakar gāju jūs redzējāt? Šis rīts ir sācies ar lieliskām ziņām. Kāds ir tās lieliskās ziņas? Šīs tās lieliskās ziņas ir tādas, ka nav nekādi cietie, nav jāpisās ar osi, bļaļ, ar apsi un tā tālāk. Un, karoči, viss ir stīgā. Bet es jau tagad jau visu tur atpazinu. Nu, vienkārši jāizšķiro vienu kaudzīti, lai visu saprastu. Tur kaut kāds 4 kubus. Nu, kā ir tā ir? Nu, viss čotka. Kas tagad? Nu jā, sanāk tagad tā ir tikai reāli papīrenes un malka. Nu, kaut kā tur daži baļķīši pa visu tur maz, ķipa. Nu, kas tur vēl, jā, atsevišķi nekas tur nav. Pa lielam viss ir reāli, viss ir tīri malka. Tas viss ir stīgā. Un tagad gribēju jāiet jāapskatās tā stojka, kā izskatās. Tagad es piekrāmēju aizmugurējo kasetēs. Iesim palūkot. Jo tomēr baigi svarīgi, kā viņi tagad izskatās un uzvedās. Tak. Nu, lai trīnieku uzkraut, viņi ir līdz galam ārā. Pa lielam. Noliekusies viņu uz leju ar svaru, protams. Nu, skatīsimies pēc tam, kā viņi izies apakaļ. Aizies atpakaļ. Jā. Nu, nav jau arī pilna tā kasete. Tā ir, kā ir sakrauts, bet, nu. Katrā ziņā uz leju viņi ir. Nu, varēja varbūt, jā, nu, tur varēja to pusīt vēl. Bet, nu, resti ir līdz galam. Brauksim, salasīsim vienu molaku kopā. Nu, kā izbrauksim vismaz cauriņam, pasīsimies tur ko kā. Jā, ap 6 sāk. Uz 6 sāk. Jāmačī tālāk, kaut kas jau ir savests. Kaut kas ir izvests. Jā, tas sanāk šitā viena cirsma, kas ir pa labi. Tur tālāk ir vēl viena. Un tur vēl dafīgāk ir nav daudz krautu. Jā, mācam iekšā. Diezgan šauri celiņi priekš šitā forvardē. Salīdzinoši, jo te, nu, lielas iespējas aizciet kokus, kas nav baigi vēlams. Jo viņi tomēr ir atstāti, lai viņi aug un lai viņi izaug smuki. Te jāpārņemās. Šiniena ceļā, ko es tikko novācu, tur vispār ir viss slikti. Vai, ka sanāks šījos 3, 4, 1, 2, tāds mikro kaut kāds. 3, 4, es esmu novācis, un šeit ir priekš, kas ir. Tos esmu savācis. Tur kaut ko arī pamet jau uz priekšu ārā jau, nu, ka pagaidām man neiet kaut kur, nu, kur baigi krautuvē, jo tas ir baigi maz. Un tā kaut kā, kas ten ir. Tās visādi līgnes, visādi vēl pārējie. Tā, tad redz, šīta sākās. Šitās jautrības, kad jāmonitorē, kāds blokiem par šo. Galvenais nesačakarētīgs. Šitā, pa cik galā apriešanās punktu nav nekāda. Nekā tāda nav. Vajag braukt apakaļ gaitā iekšā. Panāk tagad tas lietas sagāz, tad jau reāli forši. Reāli koki parādīja sev vismaz, kas viņi tādi ir un kur viņi ir. Diezgan pašauris. Nu jā, ok. Kaut kāds aplaustais. Bet tas vējš bija tāds pa nakti, ka likās, ka kaut kas būs, likās, ka būs vairāk materiāls sagāzt. Šis sanāk priekšā visur sanāk bērs, un tas gals ir apsi. Sākšu ar apsi. Sākšu ar apsīti. Aizmugurē jau kaseti, protams. Un pēc tam attiecīgi pirmajā kraušu bērs. Bērs papīri. Kaut kādi daži finierīši, kaut kāds dažs pāriņas. Kaut kas tāds, bet arī baigi nekas daudz. Baigi nekas daudz nav. Jā, tas
forši, ka vismaz tā nav kaut kāds tas cietās malkas tur un tā tālāk, jo tas ir tik maz, viņš ir tikai reāli čakarē galvu. Tas materiāls. Diezgan īsti tie celiņš. Tas te garš no viņiem nav. Te kaut kāda eglīte vēl ruski ir arī kaut kā cauri. Nav, šeit arī kaut kāda blīgs, un ko es uzreiz vedīšu uz priekšu. Paralēli. Es laiku paķer kausiņā un met uz priekšu tikai. Nav nekad galā kaut kāds dažs eglītes ir. Tā man arī vajadzēs iebraukt. Pēc tam pakaļ, laikam, jo tur ir diezgan padaudzis, man viņš nav kur nemaz aizvest. Principā šito volaku var novākt kaut kādos tādos 3 reisiņos. Reisiņos var savākt un viss tur ir stīgā. Šito visu uzreiz ieliksim. Viņš te galvu nečakara. Protams, diezgan šaurs. Te man ir kaut kāda malciņa arī. Tā volaku pārmet, kad vēl viņi bija cietā malka ķipa. Šito es arī uzreiz kaut ko nelikšu. Nu, te tāpatās būs. Pie šitās malciņas. Ja te tāpatās būs jābrauc pakaļ viņai. Nekādu variantu tāpatās nebūs. Zaļiem tur taču neko nevar izdarīt, kāda viņi ir. Kaut kā širā drusku palīdzinās. Un vēl pēc tam drusku širā. Tā baigi stipri, pa to reiz nevar sist. Kādiņi pirms tam bija tur bija viss slikti, tur apakšā tie slīdi, kas ir, pa kuriem viņi slīd, par āmu. Tie tur bija galīgi bēdīgi bija. Tas ir koks. Tas ir koks. Nē, redz, kaut kāds vēl sniegs ir, bet nu vismaz ir stipri saprotamāks nekā pirms tam bija. Es jau arī vēl mācos un apzinos to, ka man vēl ir daudz jāmācās, lai varētu normāli, bez domāšanas, lai vairāk vai mazāk strādāt. Tas tāds. Protams, jā, nav jau sanāk 2 mēnešu naudu. Viens pilns mēnesis pa lielam man tagad ir mežā, cik varētu būt, es tur kaut kādu brīdi ilgāk padzīvoju, 3 nedēļas tā čisti tīrais darbiņš, ja tā skatās uz to. Kaut kāds, retenē, jā, arī pavisam savādāk strādāt nekā kails ir lasot. Tie kociņi vienmēr viņi ir mazāki, vienmēr viņi visāds joks mēdz taisīt tā tālāk. Un arī arī kaut kāda malciņa. Man jau ir vērziņš arī, ko es varu ielikt priekšējā kasetē. Vismaz šitās kausas, jā, te jau svētīgi ar to iepriekšējo bija tā, ka šitā daudzumiņu, ja es gribētu paņemt, man būtu, jāņem 2 reizi stabili.
šito paņem vienreizīgi. Vienreizīgi paņem un ir kārtībā. Jāskatās tagad iet kaut kādos tā kā līkumos, ārē, kur ir ar stoiku var aizķert kokus. Stoiku var aizķert kokus un var pa lielam nolocīt stoiku, un ticamāk, kad iepriekšējā reizē, kad tā stoika bija nolocīta, visticamāk, ka tas arī tika tā izdarīts. Tika nolocīt stoiku vienkārši pret koku. Kaut kādu lielāku koks negribēja padoties. Bija gadījumi, sēdgadījumi. Sanāca kādām nolocīt stoiku. Tad arī visādi, viss varēja kopā, cik es sapratu, kaut kāds šitas ir tas, ka tie maziņie, viņi saka, sagriežās uz tās pašas stoikas, vēl nokrīt, vispār zēpist. Tad mēs dabūsim ārā. Rītīgs amatieris. Punkti tagad redz viss. Kur šītā, kur jau vajadzēja tā. Nu jā. Gan jau, ka tā vajadzēja. Tā vēl paņem pamēr. Pamērš līdz. Ten arī nav īsti kaut kas sagājis zāģējot. Te kaut kāds čipčiks. Stīgā, savedām kārtībā. Laikam, ka 3 koku nokrīt. Tā varētu būt. Tas vēl, jā, tā te kraujās. Man tagad jāizsaka aizmugurējais kraušu apsi. Un tad bērs priekšā. Tajā, lai jums nav jākavējās baigi ilgi, te jāskatās uz manī, kā es te lēju. Krāmē, tā es te drusku pātrināšu šito pasākumu.
pilns un atkal nevarēja savākt, tad drusku pietrūka. Bet tas jau nekas. Šitā jau var teikt tik grautu. Tā kā tas dzīvē baigi neko nevajag. Tagad mums galvenais ir jāizlien ārā, nenoskaldot kādu bloku. Jau redz. Aizmugur jau arī tā negriežās. Tā kā ir smaga aizmugure, arī joki tādi, kad priekš slīd projām. Tu neko nevar izdarīt. Mēģinās širāt trajektoriju. Un arī attiecīgi lēnāk jābrauc, lai viņš tev nestum uzreiz prom. Šajā sajies. Jā, var redzēt, skaties augšā, ja koks kaut kā dīvaini sāk kustēties, tad ir skaidrs, ka tu esi viņu aizķēris. Jā, tur palika šitā. Braukšu no ceļa kraut, principā jau varēja no šitās puses, bet es jau no ceļa jau tur iesāku jau. Tur ir tā līdzenā puse no ceļa, tāpatās man apus no ceļa jākrauj. Tā kā man tas baigi dzīvē neko nemaina. Kaut kā, tā jau pieslēgsies pēcpusdienā. Uzgatavās kaut kāds pusdienīgs. Šeit paredzēt vistiņi pusdienās, kaut kādiem makaroņiem. Tagad es iešu iedzert kafiju un uzēst brokastiņas. Brokastiņās mums būs oliņas ar gučišiem, maizītes, kafīņš, un es ir baigi izsalcis. Es kāds man ārā par loku. Izskatās. Es tam uztaisīju stūrīt par šito vagončiku. Nu ko? Atbrauc ar kolēģi. Paskatīties cirsmu šito nogabalu tālāko. Kaut kas mums te nesagāja. Mēs nogrimām. Viss ir slikti. Tie ir dublīši. Vienreiz tikām ārā, bet nē, otrreiz nekā te neiet. Tā ir tik mīksts. Tā sniegs diezgan daudz. Jā. Braus ārā tagad. Mēģinās braukt. Uz ko darīt? Un te vēl ļoti daudz jāveda, tur viss ir pilns un te vēl ir trešais ceļš. Man šitie īsie ir, šai vietai kā garām būs. Un ka šitos novedīs, nekas daudz tur nav kāds 5-6 kraus. Bet nu jā, viss slikti.
viss tiek krāmēts ārā. Izkraus abas divas kasetes, un tad mēģinās kaut ko kustēt. Domāju, ka jau vajadzētu sajiet. Kā tu domā, Laura? Skaties, ka tu ķēdes tūlīt vilks uz šeit. Kāpinās kaģikam ķēdes aizmugurē toņās. Karoči ir izkrāvušies. Paņemts atsvariņš maziņš ir. Un mēģinam braukt ārā. Sametam augšā piekabi. Spiežam bloķa pogu. Sabloķējās piekabe. Viņš vēl viņu atbrīvoja. Tagad viņš mēģinās viņu uzcelt augšā, lai zarus pabāst apakšā. Kaut kā neceļās, kā gribētos. Aiziet. Viss, un tik vienkārši. Svarīgi bija izkrāmēties. Aiziet. Pa lielam širo visu vietu jānopako ir. Jāsamet zarus iekšā. Un tad arī varēs kaut ko darīt lietas labā. Trajektorija, kas it kā jau gāja un šeit palika grūti. Varbūt širo pusi vajadzēja vairāk paņemt, bet tas arī nav teikt. Varbūt, ka te vienkārši tāda pati pīča būtu, jo redz, grunta tāda pati. Tā kaut kā. Davai tiekās, drusciņ vēlāk pastāstīšu, kā man šodien gāja, ko tad es sadarīju. Kaut kādu kopskatiņu un te jau rītdien jauna diena un močiem tālāk. Blin, manī sajūta, ka reāli ir vasara. Jūs dzirdat to skaņu? Līst lietus. Gāž lietus. Tur jau nav līšana vairāk. Nezinu, cik mēs te ilgi vedīsim, bet, izskatās, ka viss būs slikti. Vēlāk pastāstīšu. Sveiki, ko es jums nepabeidzu to sēriju, kā tu man gāja šajā dienā, šī brīža vakardienā. Gāja labi, izvedīsim 6 klubus kopā, nolasīju vienu reteni, un mēs esam tagad galējā retenē, kur notiek jautrības visāds jaunās stojumi nolocīt. Бля, kāds ņirgs dabus pa ебальники, бля, ебал, блядь. Degvielas mēs atvilkam uz šajienais, ir diezgan tālu jābrauc, un tā kaut kā. Stojka vedīs projām. Taisnos, ko tur mēģinās, pēc tam liks, netaisnos, taisīs uz lielākām trubām to visu pasākumu. Un tā kaut kā, jo tas pasākums netur, viņš netur slodzi. Tik slikti. Jā, neīt. Šitas tak neīt. Jā, pagaida. Čau, piesako kanālam. Tiekamies jaunajā sērijā.